Viens no iedzīvotāju visbiežāk izteiktajiem pārmetumiem valdībai ir dārgā un grūti pieejamā medicīnas aprūpe. Lielu atsaucību šonedēļ guva akcija Centrāla tirgū, kuras laikā mediķi sniedza bezmaksas konsultācijas. Daudzi medpunkta apmeklētāji atzina, ka vizīte pie ārsta Centrāla tirgū ir laba ideja. Par konsultāciju nav jāmaksā, turklāt daudzu mēnešu vietā te jāuzgaida vien pārdesmit minūtes. Šoreiz garās rindas Centrāla tirgū nav izveidojušās pie gaļas un dārzeņu plauktiem. Cilvēki ir sapulcējušies, lai izmērītu asinsspiedienu. Līdzās kāpostu galvām un rāciņiem uz galda izvietots asinsspiedienu mērītājs. Gadījumā, ja asinsspiediens pārsniedzis normu, mediķi nekavējoties reaģē. Jūs pati jūtat, ka jums tās sirsniņas un ko jūs darat? Es pilināšu, ka vilkābeles ekstrāts pilināju. Kad iesiet nākamreiz pie sava ģimenes ārsta parādīt, kāds jums bijis puls. Kāds ieradies, jo nespēja sagaidīt 4 mēnešu garo rindu pie kardiologa, cits priecājas, ka spiedienu var izmērīt bez maksas, jo pat tas latiņš, kurš jāmaksā pie ģimenes ārsta, nesot pa kabatai. Tāpēc, ka pa brīvu. Jums vienkārši nepietiek līdzekļi, lai aiziet līdz ārstam vai kādu? Nu, vai pie ārstēt un jāiet, jā, te pie viena tirgu paņem produktus un arī... Veselības ministrija gan mierina, ka trūcīgajiem nav jāuztraucas. Valsts apmaksā vizīti pie ģimenes ārsta. Tikmēr garas rindas pie speciālistiem nereti veidojot pašu pacienti. Vai mēs vēlamies saņemt speciālistu konsultāciju vai konkrēta ārsta uzvārda konsultāciju? Un es varu ieteikt, ka tiem, kuriem nav speciāla vajadzība pēc konkrēta profesora, kad sazinoties ar NVD vai paskatoties mājaslapā, kur šīs rindas arī ir redzamas, mēs redzam to starpību. Paši kardiologi norāda, ka pacienti nereti izvēlas vieglāko ceļu, iedzert zāles vai doties pie ārsta. Tā vietā jau laikus vajadzētu rūpēties par savu veselību, kaut vai izvēloties ēst kvalitatīvus un Latvijā audzētus produktus. Kā no tām izvairīties? Tad pareizs dzīvesveids, kurā ietilpst pareizs uzturs un fiskultūra, plus vēl nesmēķēšana pie visa klāt. Tas ir pamats, lai jau sākotnēji varētu izvairīties no sirds un asinsvadu problēmām. Kā liecina statistika, 50% nāves gadījumu cēlonis ir sirds un asinsvadu slimības. Lai situāciju uzlabotu, šis gads nodēvēts par sirds veselības gadu, kuru laikā aicina iedzīvotājus aizdomāties par savu dzīvesveidu. Laura Pavlovska, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas.